Tā, runājot par šo iesniegto iesniegumu. Tātad mēs sākam debatas, bet debašu sākumā... Jā, lūdzu. Es valde pilnvarojos man atbildēt par šo iesniegumu iepriekš, sākotnēji viņu nolasot. Tas ir Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulce Ingmāra Čaklā iesniegums ar sekojošu tekstu. Ņemot vērā to, ka mēdījos izskanējuši paziņojumi, no kuriem līdz man nojaust, ka manas kā RLB biedra tiesības ir apturēts, līdz šim pat brīdim es neesmu saņēmis no RLB domas valdes vai priekšsēdētāja lēmumu un nepamatojumu par manu biedra tiesību apturēšanu, par ko esmu informējis arī RLB revīzijas komisiju un atsevišķi RLB biedrus. Esmu izslēgts no RLB elektroniskās sarakstas listas, kā arī man ir liekta jebkura cita veida iespēja iegūt RLB sniegto informāciju biedriem. Esmu secinājis, ka RLB vadība ir apturējusi manas biedra tiesības. Balstoties uz to, ka nezinu, par ko esmu sodīts, bet apliecinu, ka biedrībai neko sliktu neesmu darījis, par ko piemērams ir kāds lūdzu pirms 2012. gada 18. februāra RLB pilnsapulces darba kārtības apstiprināšanas nolasīt šo iesniegumu klātesošiem biedriem publiski un pilnsapulcē lēma par manu RLB biedra tiesību atjaunošanu, nekavējoties, lai var piedalīties RLB darbībā. Diemžēl dažu privātu apstākļu dēļ nevar uz RLB pilnsapulces 2020. gada 18. februārī ierasties, tāpēc lūdzu man lūgumu izskatīt pilnsapulcē bez manas klātbūtnes. Valdes atbilde uz šo iesniegumu ir sekojoša. Pirmkārt, Ingmārs Čaklais tika vairāk kārtīgi gan e-pastā, gan telefoniski, gan arī nosūtot, ierakstīt vēstuli, aicināts gan uz valdi, gan uz domi, sniegt savu ziņojumu par savu darbu, kā arī nodot dokumentus, kurus vēl joprojām valde nav saņēmusi oriģinālus. Tātad viņš bija informēts par to, ka viņa jautājums tiks izskatīts. Otrakārt, paziņojums par to, ka ir biedra tiesības apturētas, tika izskatīts domē. Ingmārs Čaklais ir domnieks, un viņam bija šajā domē jābūt arī klāt, ņemot vērā viņa domnieka status. Otrakārt, šis paziņojums tika publiskots mūsu mājaslapā, kā arī Ingmārs Čaklais nākamajā dienā pēc šī lēmuma pieņemšanas jau sniedza publiskus paziņojumus mēdījos, līdz ar to apliecinot to, ka viņš ir informēts par šo lēmumu. Tālāk, valde un Rīgas Latviešu biedrības darbinieki nav informēti par to, ka Ingmārs Čaklais būtu izslēgts no kādas Rīgas Latviešu biedrības elektroniskās sarakstes. Tieši pretēji viņš ir šajā elektroniskajā biedru sarakstē ar atzīmi, ka viņam uz laiku ir apturēts biedru tiesības. Bez tam nav saprotams, kā viņš nav spējīgs iegūt informāciju, kas ir paredzēta biedrības biedriem, ņemot vērā, ka visi biedriem nepieciešama informācija tiek publiskot arī mūsu mājaslapā, kas ir publiski pieejama pilnīgi visiem, ne tikai Latvijas, bet visas pasaules cilvēkiem. Līdz ar to nav īsti saprotami šī viņa komentāri. Bez tam valde vēlās informēt, ka balsoties uz biedrību nodibinājumu likuma 31. panta 3. punkta, kurš paredz, ka rakstveidā biedram jāpaziņo lēmums par izslēgšanu no biedrības, ir norādīts nevis par tiesību apturēšanu, kā arī 29. pants 3. punkts, kurš paredz, ka saistības biedriem nosakāmas tikai saskaņā ar statūtos paredzēto kārtību. Savukārt mūsu statūtos 4.9 punkts, 4.9.3 apakšpunkts nosaka, kā biedram var tikt apturētas biedra tiesības uz laiku līdz 6 mēnešiem, ja ir pārkāptas statūtos noteiktie nosacījumi, kas ir ar savu rīcību kaitē biedrības godam vai kavē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu. Pie šāda lēmuma nonāca domē bez statūtu un ētikas komisijas ziņojuma. Tādēļ dodu vārdu statūtu un ētikas komisijas vadītājai. Godījumai klātesošie. Protams, statūta ētikas komisija nav tā komisija, kas pasniedz, teiksim, ordeņus, ja? Un mēs esam jaunā sastāvā kopš 2011. gada marta mēneša, un var pateikt tikai to pēc kārtas, sākot īsos teikumos. Tātad aprīļa mēnesī tajā pašā gadā tika iznīcināta faktiski sētas mājas darbība.
Nav par to lēmumi ne valdē, ne domē. Ir tikai lēmums par to, ka ir jāveic talka, bet nevis lēmums par grīdas izārdīšanu, par grīdu izārdīšanām, par sienām un tam līdzīgi. Bet tam masu medijos un avīzēs tika reklamēts no mūsu bijušās vadības, ka tūlīt būs Sijā un tūlīt notiks strādās hostelis un vēl balkonu un viss kaut kas to balkonu jautājumu mēneši 3 vilka garumā, lai tikai tas kaut kā nerisinātos un neatrisinātos. Te pašā laikā paralēli netika veikta saimnieciskā darbība, absolūti nekāda. Netika risināti finansi jautājumi, netika runāts ar ilgtermiņu nulniekiem, jo tāpat kafēnīca Jūras apējas tajā pašā gada janvārī biedrībai ziedoja 7500 latu. Ne jau tāpēc, lai aizietu, pēc 10 gadu darba, jūnijā aiziet prom no Rīgas Latviešu biedrības. Tas viss ir pagājušais gads. Netika rakstīts brīdinājumu vēstules nulniekiem, kas nesamaksāja īres. Tika mests ārā Impro, kas maksāja kārtīgi nomas, palūkciņiem atstāt telpu, jo tur vajadzīgs tam un tam un tam, un ja viņi to nedarīs, tad tiks izmest no Rīgas Latviešu biedrības. Es nezinu, vai to visu kopā var saukt par pozitīvu darbību biedrībai. Ņemot vērā to, ka sēdz māja, tā ir 48,000 latu zaudējums gadā. Un tā viņa stāv tagad izgāsta. Bet te vēl ir otra puse tām visām. Nepārtraukti lielība par to, kas nenotiek, bet it kā tas viss notiktu, ja? Sevs lielīšana, izcelšana visur. Bet tad, kad mēs ar valde un pārējie sāk vērsties, kad domas sēdes paliek autoritīvas, ļoti tādas vienpusīgas un vienpersonīgas, tad no domas izstājās tajā pašā gadā, laikam jūnija mēnesī tas bija izstājās domnieki Jānis Oga un Margita Gailītis. Arī citi domnieki gribēja iet no domas, ja tas tā turpinātos tālāk. Un tad ētikas komisija saņēma gan no darbiniekiem vēstules, darbinieki savas aizstāvēšanai bija nodibinājuši arotbiedrību, jo gribēja darbinieks visus, teiksim, iznīcināt, kā Rīgas Latviešu biedrības darbinieks nodot kaut kādai firmai, un kā tas viss tālāk turpināsies, to neviens arī nezina, kā tas viss būtu tālāk. Doma neakceptēja šo te darbinieku likvidēšanu, un kaut kā viss tas izvērtās ļoti negatīvi Rīgas Latviešu biedrībai, gan masu mēdījos, gan visu citur. Atceroties pagājušajā gadu pilnsapulcē, Rīgas Latviešu biedrības fonds, kur es Latviju paredzējis 11. maijā ar Latvijas televīzijas sadarbībā veikt ļoti plašu kampaņu Rīgas Latviešu biedrības restaurācijai. Bija ļoti daudz mākslinieku pieteikušies, arī mūzikas komisijas vadītājs ir. Bija no ārzemēm gan mūziķi, gan reklāmas notika. Elīna Garāča runāja reklāmu Latvijas televīzijā, ierunāja akadēmiķis Stradīņš un vispārējie. Lai šis būtu, lai nāktu nauda restaurācijai, bet tik līdz parādījās šī negatīvisms masu mēdījos, tik līdz parādījās sēdzmājas izārdīšana, kur būs Sijā hostelis, ja, ar to tad arī Latvijas televīzija atteica fondam rīkot šo pasākumu. Tad darbinieki vērsās pie ētikas komisijas, vērsās valde, vērsās arī domnieki, un ētikas komisija 20. jūlijā 2011. gadā pieņēma lēmumu. Mums viņi pēc tam bija diezgan daudz pieņemti. Tātad ierosināt Čaklēm izteikt brīdinājumu par izslēgšanu no Rīgas Latviešu biedrības un Dābuliņā apturēt Rīgas Latviešu biedrības tiesības uz 6 mēnešiem. Mēs līdz tam nenonācām, mēs nevarējām to uzreiz pateikt momentāli tajā arī domas sēdē 20. jūlijā, jo Čaklējs, zinot šo te mūsu lēmumu, pats atteicās no Rīgas Latviešu biedrības amata. Protams, viņš nav nodevis līdz šodienai ne pieņemšanas nodošanas aktu, netika vērsta kase, netika vērsta inventarizācija tādā laikā. Tad mums vēl vesels lēmumi ir, bet sākās pēc šī 20. jūlija 11. gada sākās ļoti liela apmelojumi Rīgas Latviešu biedrībai. Es nezinu, vai jūs gribat, lai es nolasu vienu no tiem rakstiem, jo viņi ir ar vienu pretīgāk un riebīgāki. Tos publicēja gan ārzemprese, gan Latvijas avīze, un tas viss ar vienu vairāk kaitē biedrībai. Faktiski tas bija, tikts mēģināt apturēt arī Rīgas Latviešu biedrības darbību. Bet mūsu statūti nosaka īsi un skaidri 4., 9. punkts.
Ar domas lēmumu var apturēt biedru tiesības uz laiku līdz 6 mēnešiem vai izslēgt no Rīgas Latviešu biedrības, ja 4., 9., 3. punkts ar savu rīcību kaitē biedrības godam vai kavē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu. Un tā, pagājušā gada 12. decembrī Rīgas Latviešu biedrības ētikas komisija ieteica domēji par neslāvas celšanu no Rīgas Latviešu biedrībai, tā skaitā biedrības biedru un darbinieku cieņas aizskaršanu par regulāriem biedrības apmelojumiem publiskā telpā, ieteikt izslēgt no Rīga, ieteikt apturēt biedru tiesības uz 6 mēnešiem Ingmāram Čaklajam. Šo visu lasot un domājot un esot biedrībā no 92. gada, man bija ļoti liels cerības pirmajā gadā, kad Čaklais sāka strādāt un faktiski sākās it kā savādāks darbs, jauneklīgs un savādāks. Es nezinu, kas notika un kāpēc vajadzēja notikt tieši tā, kā tas ir šodien. Dokumenti nav sakārtoti, dokumenti nav nodoti. Un man kā ētikas komisijas vadītājai gribētos pateikt vienu. Vai mēs turpināsim, vai turpināsies šī apmelojuma biedrībai, jo viņi it kā pilnīgi liekas nav apstādināmi. Un mana doma ir tāda, kā es rīkotos domē, vai kā statūta ētikas komisijas priekšsēdētāja ieteikt izslēgt no Rīgas Latviešu biedrības Ingmāru Čaklu. Paldies! Tā, es domāju, ka atbildi uz šo iesniegumu ir pateikta. Tā, tālāk turpinām debatas. Pie debatiem ir pieteikušies Maija Sinka Gopiņa. Iesniegumu nav īsti pareizi, es nekomentēju pareizi, jo pirmā tā doma... Es atvainojos, ko jūs nepieteicāt, ko jūs gribat. Pašlaik mums sākās debatas. Jautājums... Mēs laikam bija par iesniegumu, ko mēs saņēmām arī man kā piedalīja komentārs, jo tas iesniegums tika atrasēts nevis valdē, bet pilnsapulcē. Un jūs redzējāt, ka es šeit stāvu, un jūs steidzāties uz priekšu vienprātīgi, neuzklausot man viedokli. Es gribētu biedru uzmanību vērst uz to, ka Ingmārs Čaklais pagājušajā domē ievēlēts ar lielāku atbalstu. Viņš tāpat bija vienbalsīgi ievēlēts arī par priekšsēdētāju iepriekšējā reizē. Un viņš šo iesniegumu vērsa domē ar mērķi tikt uzklausītam. Šajā te tikko izskanējušās divās replikās izskanēja nopietnā apvainojumi. Mans priekšlikums ir sakarā to, ka mēs vairs neesam lēmspējīgi atlikt šī iesnieguma izskatīšanu uz nākamo domas pilnsapulci, lai Čaklēna klātesot viņš arī varētu sev aizstāvēt. Tas būtu tikai godīgi, domāju. Mēs esam balsojuši, viņš ir mūsu biedrs. Komentārs par to. Mēs esam lemtiesīgi. Mēs neesam lemtiesīgi attiecībā uz statūtu grozījumiem. Mēs varam lemt jebkuru citu jautājumu. Mums ir kvorums. Tātad turpinām debatas. Maija Sinka Gopiņa. Lūdzu.